Sveiki, sveiki visiem šajā brīnišķīgajā video. Uh, Video, kas, manuprāt, ir milzīgs, milzīgs tāds solis, jo esmu pieņēmusi, tātad mani sauc Sandra Babko, jā, pirmām kārtām jau, un esmu digitālā mārketinga speciāliste, kas šobrīd ir apņēmusies spērt lielu soli Duolife biznesa sakarā, ja, kas ir tīkla mārketinga kompānija, kā lietotājs esmu jau 3 gadus. Taču, tā kā es esmu pieņēmuši šo bezgalīgi svarīgo, es uzskatu, lēmumu par biznesa attīstību tieši ar Duolife, uz sarunu aicināju Latvijas top līderi Jeļenu Veceli, lai tik tiešām tā kā vairāk pastāstītu par to, kāpēc mēs izvēlamies tīkla mārketingu kā biznesu tā skaitā, un kāpēc vispār tas varētu būt interesanti, saistoši ļoti daudziem. Un tāpēc Ģeļena, kā, protams, top līderis, ir atsaucīgs visiem piedāvājumiem, ja, un tāpēc arī šoreiz mūsu pirmajā sarunā aicinu tomēr Ģeļenai pastāstīt vairāk par sevi un tā kā iepazīstināt vairāk. Jā, sveika, Sandra. Pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu. Un, jā, tieši tā es esmu atsaucīga uz tādiem projektiem, pilnīgi noteikti, jo mans uzskats, ka nav jādala. Es uzreiz tā pastāstīšu, ka mēs esam dažādos komandās, dažādos zaros, jā, dažādos virzienos. Un, principā, bieži vien dzirdu, kāpēc tu strādā ar svešu cilvēku. Manuprāt, tīkla mārketingā nav svešu cilvēku. Jā, kā jau tu minēji, mani sauc Jeļena Vecele, esmu galvenā grāmatvede, 3 bērnu mamma, un jā, arī es savu laiku pirms vairāk kā 4 gadiem, nu jau ir 5. atnācu uz Duolife kā lietotājs. Man konkrēti bija nepieciešams kolagēns. Es iepriekš izpētēju, jā, kāds tieši man ir vajadzīgs, jā, jo šo to es zināju, un kā jau grāmatvedis, kas vienmēr seko līdzi, kas kā ko, jā, es skaidri zināju, ka es gribu, lai tas ir jūras kolagēns, lai tas ir šķidrā veidā un lai tur ir C vitamīns. Es priekš sevis atklāju ko vairāk, un diezgan ātri es gribētu teikt, es sapratu, ka šeit es varu arī veidot papildus ienākumu. Kā finanšu cilvēks ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, ir tāda lieta kā risku sadalīšana, jeb vienu ābolu nelikšana vienā grozā, ja, kā arī no tevis esmu dzirdējusi. Tieši tāds teiciens, ja. Un dzīve ir dzīve, viss var gadīties, un es sapratu, ka šeit es arī gribētu attīstīt biznesu, jo arī šeit es arī uztveru šo savu nodarbošanos nevis kā hobiju, nevis vienkārši laika tādu nosišanu vai pavadīšanu. Ticiet man, man ir kur tērēt savu laiku, ja? Bet es gribētu šeit veidot pasīvo ienākumu. Kaut gan es skaidri apzinos, lai pasīvs ienākums būtu, vispirms ir jāiegulda liels darbs. Ja, un tāpēc arī šeit es gribētu teikt, tie, kas nāk uz ātro naudu, jā, visi forši, bet tas nav ilgtermiņa variants. Tāpēc arī, ja jūs nopietnāk pieiesiet šai lietai, jūs nopietnāk, tad arī būs jūsu rezultāti. Vai tu man piekrīti, Sandra? Kā tev liekas? Jo es zinu, ka tev ir lieliska pieredze citā sfērā. Tu tā kautrīgi noklusē par to, ka tu esi lielisks speciālists ar savu bagāžu, ar savām zināšanām. Padalies, lūdzu, ja? Kā tu redzi, vai šeit var apvienot tās divas sfēras? Jā, Jeļena, es pilnīgi 100% tev piekrītu, pilnīgi visam, ko tu iepriekš teici, un vēl gribētu piezīmēt arī to, ka bez tā, ka tu esi grāmatvede, jā, tā kā ir cits arī pamata nodarbošanās, tā kā veids, tu arī esi lieliska sieva, mamma, jā, un gal galā tas nav maz svarīgi, tas nav tā, kad ir darbs un ārpus darba, tad uzreiz visu laiku var veltīt, jā, kaut kam citam, tev ir tiešām pietiekami daudz pienākumu un tā tālāk, vai ne? Un par manu atkal specializāciju, jā, pareizi, protams, kā tu saki, es esmu digitālā mārketinga speciāliste un arī pasniedzēja jau 4 vai 5 gadus strādāju ar daudzām dažādām grupām, vadu dažādus privātus kursus, dažādus visādas kursus apmācības, un it kā ar ienākumiem viss ir kārtībā. Taču atkal, nu, tā kā izvēršot mazliet to tēmu par to, kāpēc tomēr varētu būt iemesli izvēlēties tīkla mārketinga kompāniju,
Arī ne tikai, protams, dēļ produktiem, bet arī dēļ socializēšanās tā skaitā. Jo nepārtraukti strādājot internetā, dzīvojot laukos, bieži vien, protams, man ir draugi, protams, man ir radi un viss kaut kas ir, ja, un tomēr socializēšanās taiskaitā, jo esmu stāvā sajūsmā par visiem tikšanās pasākumiem, kas mums ir, un, protams, pārsvarā visbiežāk cilvēki arī izvēlas vai caur produktu, biznesu vai izaugsmi. Un, ja caur produktu cilvēks ienāk visbiežāk, tad, kā arī tu teici, ne jau tāpēc, ka mums nav ko ēst, jā, vai kaut kā tā, bet vienkārši, ka mēs saprotam, ka ir viegli ieteikt produktus, un ja tu to dari viegli, un tu esi pārliecināts par tiem, Mhm. tad pārējais, jā, kā biznes jau bez maz vai, nu, kā loģisks rezultāts, bet tad, ja mēs to darām apzināti un paturam Mhm. prātā, kad mēs gribam tik tiešām arī nopelnīt, vai ne? Piekritīsi? Es piekritīšu tev absolūti īpaši tam apgalvojumam, kad ir jāsaprot un jāiemīl tas produkts. Manuprāt, tas ir tīri mans uzskats. Ja? Bez tā, ja tev nepatīk produkts, nekāds bizness tev neizveidosies. Cilvēki to jūt. Mūsdienās, ka viss tik strauji notiek, kad ir reklāma uz katru stūra, kad informācija vienkārši iet pāri pārējiem, cilvēki ļoti jūt, vai šeit tu atnāc dēļ naudas, vai šeit tu tiešām gribi palīdzēt, vai tu gribi ieteikt kaut ko, vai tev ir ko ieteikt, un vai vispār tu saproti par to, ko tu runā. Jo bieži vien cilvēki arī ir tāda tendence, tā brīžiem novēroja, kad viņš tā paceļ sevi spārnos, viņš tā tur sacēla informāciju par sevi, kas patiesībā ir pšik. Vienkārši tur nav nekāda pamata apakšā. Ja? Bet šeit es noteikti gribētu teikt, ja patīk produkts, un viņš nevar nepatikt, jo produkts ir dabīgs, produkts patiešām no ražotāja. Nu, es tagad tā aizēju uz citām niansēm noteikti, ja, kas man ir uzrunājis savulaik. Produkts der arī bērniem no 6 mēnešu vecumā. Produkts neizsauc nekādu atkarību, ja tu nepieredi tā kā pie viņa. Ir lieliska kosmētika, tūlīt arī būs mums jauns produkts. Visu laiku ir attīstība. Šeit nav garlaicīgi. Un tieši tā kā tu minēji, gan socializēšanās, ja, gan arī kopēja braucieni, gan attiecīgi pasākumi, gan tas, ka tev smadzenes visu laiku attīstās. Ja man kādreiz kāds teiktu, ka es sinhroni tulkošu, man savā grāmatvedības darbā, ja, es strādāju pa galveno grāmatvedi, man ir socializācija, man ir padotie un tā tālāk un tā joprojām, kur es varētu atrast šādu iespēju sinhroni tulkot. Es to saucu tieši par iespēju. Ja? Zūmi, ak, Dievs, ja man kādreiz teiktu, ka man jāvada zūms, laivi, ja kur es izgāju pirmo reizi, kā tagad atceros, 22. gada 5. janvārī, tas bija pirmais laivs, ja? Tagad tā ir ikdiena. Soc tīkli, viss attīstās. Kaut kādas bildes, ja es saku, brīžiem liekas, ka tu teisi gan copywriters, gan GPT čats saproties, tagad ir jāzina, jāmāk, ja? Tas iespējas. Un manam prātam, manam raksturam tas ir ļoti uztverams, saprotams, un es to gribu. Es negribu debets kredītus no rīta līdz vakaram, jo es brīžiem saprotu to, ka jā, nodokļu izmaiņas, tur arī grāmatveži piekritīs, jā, ka visu laiku kaut kādas izmaiņas. Bet es nenesu tādu prieku, vismaz man. Un Mhm. tāpēc es gribēju kaut ko darīt vairāk, ne tikai priekš sevis, ne tikai priekš savas ģimenes. Kā es saku, produktu lietošana nav ieguldīts tikai manī. Tas ir manos bērnos, un tas ir manos mazbērnos, mazmazbērnos, ja, jo veselīga dzimta attiecīgi veidojas no kaut kā. Kādam ir jābūt tam cilvēkam, kas ievieš šo kultūru? Es pat gribētu teikt kultūru produktu lietošanā. Un tāpēc, manuprāt, viss jau sākās galvā, tas ir viens, otrs, viss sākās ar tevi pašu. Ja kādreiz man teikuši, ai, nu labi, te jau visi jau redzi, tu jau esi nezinu, kur cilvēki visi jau zina, es saku, paga. Ja es tā domātu, nekas nesāktos. Man arī nebūtu struktūrā vairāk kā 1000 cilvēku, ja? Man arī nebūtu mašīna no kompānijas un nebūtu ceļojumi, ja es domātu, ai, visi jau zina, un visi jau iespējas ir izsmeltas. Nepavēlti kompānija piedāvā šīs iespējas, un vienmēr, ticiet man, vienmēr ir cilvēki, kas neko nezina par to laifu. Un vienmēr cilvēki, kuriem vajag nekautrēties pateikt, ka šeit ir arī biznesa attīstības iespējas, peļņas iespējas, jo šeit viss ir legāli, viss ir caurspīdīgi, arī kā grāmatvedis var apliecināt, ja, no tāda viedokļa. Man nav jākautrējas no saviem ienākumiem, man nav viņi jāslēp, man nav jādomā, ak, Dievs, un kā nodokļa, ja mani pieķers, viss ir legāli. Tas ir tās priekšrocības, ko es šeit saskatu, un pilnīgi droši un mierīgu sirdi es varu ieteikt arī citiem. Nepavēlti šeit jau es esmu 5. gadu.
Ko tu Jā. domā par šo visu? Izskatās kā pasaka, izklausās Um, respektīvi. Zini, ka nevis kā pasaka, drīzāk par pasaku es domāju runāt mazliet jau, ja mēs izskatām no tāda skatu punkta. Protams, ka es piekrītu, ja, bet par pasaku mēs varam domāt tajā brīdī, ka tu pati teici, ja, ka, protams, ka gan produkti labi, ja, gan peļņas iespēja, gan personīgā izaugsme minēja, ja, par pirmo zūmu 5. janvārī Mhm. tālajā, kurā tur gadā, ja, un tā ir tiešām, tas nenotiek tādā vienā momentā, tas notiek pakāpeniski, ja, un nes kāpēc visbiežāk cilvēki nu, tā kā retāk, drīzāk, ja, izskata to tiešām kā apzinātu, mērķtiecīgu biznesu. Un tieši tāpēc, ka svarīgi uz duolaifu skatīties arī no biznesa viedokļa, tāpēc mēs nolēmām regulāri iziet šādos zūmiņos, ja, lai padalītos ar vēl vairāk informāciju par to, kā tad īsti veidojās šis bizness, kādas ir īpašības svarīgas attīstīt un tā tālāk un tā tālāk. Bet, Liena, es tev gribēju pajautāt tādu lietu par lielākiem ieguvumiem. Tu teici, ka tavs lielākais mērķis ir, nu jā, par pasīviem ienākumiem, bet iedomājies, cik daudz cilvēki sapņo, kā pasakā, ak, Dievs, kā viņi gribētu brīvību, strādā no jebkuras vietas pasaulē, ka tev nav Jā. normāls darba laiks no un līdz, vai ne, kad vēl daudz dažādu plus, un daudziem tā ir kā pasaka. Mhm. Man tā šobrīd, man jau tā ir šobrīd ikdiena, ja? Mhm. Man tā ir ikdiena, es varu pavadīt vairākus mēnešus tur Spānijā vai Zviedrijā vai vēl kaut kur, ja? Jo es neesmu piesaistīta jau šobrīd nekur. Tas nav mans it kā mērķis, ja? Mhm. Šo brīvību, jo man šobrīd tā brīvība jau ir, bet daudziem tas būs ļoti būtisks moments, vai ne? Un tajā pat laikā citam atkal būs tieši produkti. Tik tiešām rūpes par savām ģimenēm, par Mhm. saviem bērniem, par nākotni, par ilgāku jaunību un tā tālāk. Kas tavuprāt liekas vislielākais ieguvums, kas cilvēkus varētu uzrunāt? Tu Nu, zini, es tagad protams, tā ka man jāsaka. klausījos, ka tu saki, es varu vairākus mēnešus pavadīt tur Spānijā tā un tā. Es domāju, ka Dievs man te saplāno 10 dienu atvaļinājumu, vesela problēma. Ja? Jo pirms tam ir jāsaplāno, jāizdara, tu atbrauc atpakaļ, pilns galds ar papīriem, dokumentiem, respektīvi, te atkal ir jādara. Un šeit man laikam pagājuši gadu bija tā kā rāmuru papīri, kad bija brīnišķīga vasaras diena, spīd saulīte, un es sēžu, es domāju, ai, kā es tagad gribētu braukt pie jūras. Viss, jā, bet es saprotu, ka es nevaru, jo man ir jānodod PVN atskaite. Domāju, nu labi, brīvdienās. Pienāk brīvdienas un ārā līst lietus. Es domāju, mēs daudzi, kas strādā algotu darbu, ar to ir saskarušies. Un tāpēc arī šeit es bieži vien arī sev saku tā brīvība, ko tā kā tāds abstrakts it kā nosacīti jēdziens, daži saka brīvība, brīvība, ko tas nozīmē. Man tā brīvība tieši to arī nozīmē, ka es varu piecelties. Jā, ka es varu pavadīt bērnus skolā, ka es varu viņus sagaidīt, jo bērni vēl 2 no 3 iet skolā, ja, ka es viņu varu sagaidīt ar siltām pusdienām, ka es varu ar viņiem aizbraukt, kā meita man saka, mamma, aizbraucam šopingā, ja, bet viņai arī ir ierobežots laiks, jo viņai ir treniņi, man ir tas un katram savs. Un tieši tā brīvība tādā vārdā tiešajā nozīmē, jo es esmu brīva iekšēji, bet es esmu piesaistīta, man ir darba līgums, man ir noteikti pienākumi, kas ir jāizdara. Un šeit tīkla mārketingā es redzu to brīvību arī iekškomunicēšanas. Es varu izvēlēties, ar ko man strādāt, ar ko nestrādāt, uz ko tērēt savu laiku, savas zināšanas, savu pieredzi, uz ko netērēt. Jebkurā jomā, ja? Tā arī ir zināma brīvība. Un tāpēc šeit es saskatu vēl lielākas iespējas, un es saprotu, ka viss ir šeit, cik daudz tu pats sev atļauj vai neatļauj, tik daudz arī tu sasniegsi. Lūk, te jau mēs jau lēnā garā jau aizējām pie vissvarīgākā, manuprāt, ka tas ir tik tiešām tik un tā, vienalga, lai kāds būtu mūsu starta moments, vai caur produktu, vai caur biznesu. Reti kurš droši vien izskata, ka iešu tīkla mārketingā dēļ personīgās izaugsmas, ja? Tieši Bet tā. es uzskatu, ka tīkla mārketings ir vislabākā izaugsmes vieta, kur Mhm. iemācīties ļoti daudz lietas, tā skaitā komunikāciju, ietekmēt ar saviem kaut kādiem, nevis ietekmēt tiešā veidā, bet iemācīties komunicēt, lai mūs sadzird, lai mūsos ieklausās, vai ne? Mhm. Pēc Tas tam ir tas noder visās dzīves jomās. Un tieši tā tieši. kā tu minēji,
ko es arī savulaik vadīju Zoomu savai komandai, ja, cik daudz ir profesijas papildus vai vismaz ieskati tīkla mārketingā. Ja. Gan tu esi modernais HR speciālists, tas ir tā kā tev ir komanda, tev ir jāprot komunicēt. Gan copywriters, ja tu raksti kaut ko sociālos tīklos, ja. Gan attiecībā, ja kaut kādi konflikti jārisina, tev ir jābūt tādam progresīvam cilvēkam. Gan arī grāmatvedis, tu pats, ja tu seko savam biznesam, tu arī skaties, kas, ko, no kurienes tie cipari, no kurienes tie 150 eiro. Ja un kā es varu dabūt, lai tie ir 300, nevis 150. Ja? Attiecīgi, viss kaut kas tev tās iemaņas, gan tehniskās iemaņas, gan zūma, gan laiva, pieņemsim, apgūšana, tas viss ir pakārtots. Un pie tam ļoti īsā laikā, ja tu gribi attīstīt kaut kādu daļu no tā padziļināti, lūdzu. Ja gribi kļūt par blogeri paralēli, lūdzu, ja gribi rakstīt tekstus katru dienu, lūdzu, gribi komunicēt dzīvējās tikšanās, lūdzu, te ir iespēja. Un katram, manuprāt, ir ļoti svarīgi saskatīt, kas tieši viņam, kāds ir tas viņu mērķis. Nav jākopē. Un, ja tev pašam tas neatbalsojas, nu nevarēs tu izveidot veiksmīgi to sapni, kas tev nav īstais sapnis. Ja tas ir tavs sapnis, ja tas ir tavs mērķis, ja tu dari noteiktās darbības, tad arī novedīs pie rezultāta. Piekrīti? Noteikti piekrītu. Un es vēl tikai gribēju paturpināt arī par to, ka tas ietekmē ļoti daudz uzreiz dažādas mūsu sfēras, kā nesen arī minēju par to, ka tikpat labi arī jā, bērnam putru nav jāiesmērē, jā, un jārauj bērns, kāpēc viņš no rīta negrib putru, bet vienkārši jāmāk pārdot ideju, kāpēc ēst putru no rītiem ir forši, vai ne? Un līdz ar to Tieši tā. ieguvēji ir visi gan mājās attiecības var uzlaboties un vēl daudz dažādi plusi, vai ne? Tā kā, jā, es domāju, ka katram ir iespēja apsvērt šo ideju, lai pieņemtu lēmumu, tīkla mārketingu, atrast kā savu kaut kādu ceļu uz savu pasaku, sapni, vienalga, lai kā nosaucam, jo tas ir iespējams. Vēl jau vairāk, ja veselība, skaistums interesē pilnīgi visus, un kāpēc gan neizskatīt arī duālēju kā vienu no iespējām, vai ne? Tieši tā, pilnīgi. Pilnīgi piekrītu un parakstos zem katra tava vārda, un tad mēs noteikti nākamreiz varam arī pastāstīt, kādi būtu tie instrumenti. Ja? Turpinājums mums noteikti sekos, pareizi. Noteikti, jo tāpēc, ka tā kā man šis ceļš ir nu tikai sācies tīkla mārketingā, kā lietotājs es esmu 3 gadus, bet es tik tiešām abrīnoju, jā, kā tu strādā, kāda ir tava attieksme, kāda tu esi kā sieviete izveidojusies, un vismaz tik daudz, ko es redzu, ja kopīgos pasākumos, un ļoti labs piemērs paraugs, uz ko gribētos tiekties. Un par to tātad Paldies, Sandrija, dalīsimies. bet zini, es tev atklāšu lielu noslēpumu. Ja man pirms 5 gadiem kāds pateiktu, aprakstītu šādu sievieti, es teiktu, nevar būt. Nevar būt, tur nepietiek 24 stundas. Nu, tas ir Bet redzi, jautājums, ko tev praksa rāda, visbiežāk arī uzdod, vai ne? Kā jā, Ļena, kā tu to visu iespēji ar man ir pamatdarbu? klons, man jau teica, Ar vai tev nav klona? organizatoriskām lietām un ar darbu ģimenē gal galā, kas Jā, arī ir darbs, ka tev ir jā. noteikti daudz vairāk stundas dienā nekā visiem pārējiem. Un Tas ir enerģijas. iemaņas, jā, es tādu nelielu iemetīšu, jā, informāciju. Arī bērni ģimenē nav nākuši man 3 uzreiz vienlaicīgi. Arī katram no viņiem ir savi pienākumi, jo arī mājās tā arī ir komanda. Mana ģimene ir arī mana komanda. Un viens no tādiem augstākiem sasniegumiem bija vienreiz, kad es braucu no viena pasākuma un bija ieplānoti ciemiņi. Jā, es iepriekš sagatavoju kaut kādas priekšspēles, kā es saku, jā, atlika dažas lietas padarīt, bet es atbraucu pie klātā galda. Jo viss bija gatavs. Manējie zināja, kas, ko, kur, jā, kas bija jāpabeidz. Tas arī ir. Tāds bija man arī pašai šogad tieši tāds rezultāts, jo es sapratu, ka redziet, tas nebija pa 1 gadu izveidots. Bērni auga, pienākumi auga, katram kaut kas sadalīts. Es zinu, ko es varu, ko mana otra pusīte var. Viss ir saplānots, izdarīts, un tad es atbraucu pie klāta galda. Tāpat arī Lūk, ko tīkla nozīmē mārketingā. izveidoties par līderi īstenu, Un vai ne? es gribētu vēl teikt, izveidot komandu. Ja? Jo Nu, viens, jā. lai kāds tu līderis būtu, tu viens pats nevari iziet klājā laikā un teikt, tā, es te tagad komandēšu, jūs te tagad darīsiet. Ja? Arī Nu, pie līderība tam uzniek, mēs jau līderība zinām, ka uzniek līderis jau nav pa pienākumus. komandēšanu, Jā, vai ne? bet par Tieši tā, līderis partnerību. nav boss, kā es vienmēr saku, ļoti atšķirās, kas ir līderis, kas ir boss.
Un arī, manuprāt, galvenā tāda atšķirība - uzņemties atbildību un darīt. Un ja tu dari, cilvēki skatās, arī dara līdzi, palīdzēt, ko darīt, kā ievirzīt, katram iedot to, cik daudz viņš tajā brīdī spēj panest, un tad tu vari atbraukt pie klāta galda. Super. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem būs interesanti vērot mūsu šos regulāros tikšanās atklātības brīžus, ja, un arī uzzināt daudz ko jaunu. Katrā ziņā noteikti ir vērts spērt šo soli un pameklēt, kas varētu būt tas, kas varētu interesēt mūsu skatītāju, ja, lai varētu pieņemt tomēr šo drosmīgo soli, izvēlēties Dolife, no sākuma varbūt pamēģināt produktus, bet tomēr aicinām uz biznesu, ceļā uz to sapni par Ja? Un es brīvību. gribētu teikt, ka nevajag baidīties uzdot jautājumu, jo nekur citur nav tā, nekur citur kā tīkla mārketingā. Tavs augstāk stāvošs līderis, ja, tikai tad viņš var saņemt kaut kādu atalgojumu, tikai tad, kad tev kaut kas sanāk. Bet vispirms iegulda tevi, apmāca, izstāsta, palīdz, arī brīžiem palīdz atrast to tieši to daļu, kas tev ir svarīga. Un tikai tad, kad tev sāk sanākt, kad tev sāk veidoties komanda, tikai tad arī augstāk stāvošs cilvēks sāk saņemt atalgojumu. Klasiskā biznesā tā nav, ticiet man. Ja, tā kā šeit nekautrēties pajautāt. Tai pašai Sandrai, Sandriņ, kā tu domā, man ir tas un tas, kur es varētu izpausties, kā es varētu darīt, kāda ir tava pieredze. Ja Sandra nezina, Sandra zinās, kam pajautāt augstāk stāvošiem. Un kopā tiešām var atrast brīžiem tādus neticamus brīžus, pa ko pats pat varbūt neaizdomāsies sākumā. Tu starp citu vēl minēji brīnišķīgu lietu, man pilnīgi uzreiz jau skudriņas izskrēja cauri tik tiešām par, nu, bet nu, tu jau kā runāt runā, ja? Tieši par šo vai ne momentiņu, kad, jā, šī ir vieta, kur cilvēki ir ieinteresēti tavā izaugsmē. Ja? Un nevis kā daudziem ir galvā mīts, ja, ka, ak, Dievs, ja, ka viņam no manis kaut ko vajag, tā kā ej prom vai ne, es negribu vai ne, kāpēc tu man te Mhm. kaut ko. Vieta, kas atbalsta, ceļ, palīdz, lai tev izdotos. Tieši tā. Un Un vispirms es šeit līderis jūtos droši. iegulda tevī. Jā, Jā, nu, re. nu kolosāli. Super, Man man prieks, ļoti ka tev patīk. noder. Jā, es Un, zini, noteikti Sandriņa, mācīju. es esmu absolūti pārliecināta, ka tev ir sanāks. Jo cilvēki, pirmkārt, ka tu pati pasaki skaļi sev, labi, sākumā klusiņām tu pasaki sev, kad es gribu šo kā biznesu. Tas ir pirmais solis. Jā, Ja? Tikai tad tu pēc tam arī sāc pakārtot tās darbības, plānot, izvēlēties prioritātes un tā tālāk un tā joprojām. Bet, ja tev ir saprašana, ko tu gribi, es palietošu produktiņus, tad jau redzēs, varbūt kādam pastāstīšu, nu tad tā arī būs, ja? jā, Varbūt kaut ko pastāstīšu. Bet, ja tu apņemies priekš sevis, tad ir cita lieta un tad ir cits rezultāts. Vai ne? super. Paldies tev par to jauko uzaicināšanu, un tad mēs noteikti tiekamies nākamā trešdien.